Šodien mēs atrodamies Dagdā un parunāsim par Dagdas komunālo saimniecību. Kā zināms, jauno gadu komunālā saimniecība uzsāka jaunu vadītāju. Mazliet... No 10. februāra. Jā, tas ir gandrīz kā budžeta pieņemšana. Kas pa šo laiku paveikts un kā sokas jaunajā amatā? Jo iepriekš, kā saprotu, bijāt pagasta pārvaldes vadītājs. Jā, mans iepriekšējais darbs bija bišķiņ saistīts ar kanalizāciju, ūdensvadu un ar apmēram tas pats bija, bet ne tāda liela apmērā. Iepazinos ar saimniecību, ar kolektīvu. Tā sākās darbs. Saprotam, saimniecība ir paliela, tāpēc, ka Dagdas novads, jūs atbildat tikai par Dagdas pilsētu, bet, saprotams, arī par visu novada? Nē, par visu novadu nē. Dagdas pagasts un Dagdas pilsēta. Un par novada? Varbūt kaut kur turpmāk varam runāt par visu novadu, bet tagad tikai pilsēta Dagdas pagasts, Ozolim. Tas nozīmē, ka Andrupenē vai Andzeļos, kas atbild par šo jautājumu? Komunālā saimniecības atsevišķas. Komunālā saimniecības vadītājs katrā pagastā, varbūt uz 2 pagastiem, nezinu, kā apvienojas tagad. Tas nozīmē, ka jums ir diezgan arī daudz palīgu, kas jo novadā jāskatās papildu? Nē, viņi nepakļaujas, jā. Tikai man būtu Dagda Nē, es saprotu, ka viņi nepakļaujas, bet tajā pat laikā novadu skatīties tikai pilsētu ir jāskatās kaut kā novada kontekstā, un tas nozīmē, ka tur ir cilvēki, kas par to atbild, jā? Tā ir būs. Kādas ir šī brīža lielākās problēmas? Jo problēmas, kā zinām, ir. Atzīmēšu, ka pa to labo, jā, kas saistīts ar ūdensvadu, ar kanalizāciju, to saimniecību, visu kārtību, es izbraukāju, visu paskatījos, biju, priecīgs, ka viss jaunas salikts, atrišas iekārtas jaunas, atdažošanas stācijas jaunas, viss strādāja, viss darbojas, paskatījos analīzes, viss kārtībā. Vecdomā bija nelielas problēmas, mēs tos atrisinājām, jā, ieguldījām bišķiņu naudiņas, tur 600 eiro, bet tagad dzeles saturs atbilst normam, viss kārtībā. Problēmas tas, Ūdens kvalitāte Dagdas pagastā un Dagdas pilsētā laba, jā, tas ir atbilstoši. Iedzīvotāji var dzert. No krāna var dzert mierīgi, jo nekādu filtru papildus nav vajadzīgi, jā? Nē. Kā un kādā veidā notiek sadarbība ar SIA Dagdas komunālā saimniecība kapitāla turētāju pārstāvjiem? Ļoti labi, jo mēs tagad, tas darbs katru dienu kaut kas jauns. Mēs tā komunicējamies, jūs saprotat, ka mēs, Dagdas novada pašvaldība ir kapitalizācijas turētājs, kā mēs pakļaujamies viņiem. Cik procentu viņi ir turētāji? 100%. Jā. Un mēs piedalījāmies tagad 3 konkursos, jā, vinnējam ielu apgaismojumu, jā, hidrantus un lietus ūdeņus novadīšanu, jā. Labi, runājot par lietus ūdeņiem, par lietus ūdeņu novadīšanu, tas jau ir rādītājs, ka tiešām pilsēta domā varbūt tā strateģiski un vidēji saistoši, gan arī drošībai, jo ūdeni novadam tādējādā veidā mēs pasargājam varbūt ceļus, jā. Bet kā ir ar kanalizācijas ūdens novadīšanu? Pēdējā laikā aktualizējies jautājums par to, ka Dagdas novada doma ir uzlikusi 2 administratīvos sodus 2 personām par to, kā kanalizācijas ūdens tiek novadīts neatļautā vietā, kas tādējādā veidā bojā vidi. Pilnīgi pareizi. Es domāju, ka pa Mastikadīju protokolu būs, turpmāk būs vairāk, jo Jūsu uzdevums ir sodīt? Nē, vispār parunāt ar cilvēkiem, palūgt viņus pieslēgties centrālajai kanalizācijai vai sataisīt lokālo sev pie mājas, bet, nezinu, ilgus gadus jau, kā es domāju, ka ilgus gadus jau cilvēki pierada pie tā, ka, vienkārši notek ūdeni tekai grāvī, pēc tam upē, pēc tam ezerāmas. It kā mēs lepojamies par to, ka mums tīra vide Latgalē un tā tālāk, bet es saskāros ar tādu problēmu, ka gandrīz puse Dagdas nav pieslēgta centrālajai kanalizācijai vai nav lokālas sistēmas. Kā jūs konstatējāt, ka puse nav pieslēgta?
Nu, man ir dati. Ja es skatījos kartē, cik, saprotiet, ja pieslēgts ūdens, ja, bet kanalizācijas nav, nu, kur tas ūdens aiziet? Nu, un es zinu, cik pasūta mums, mēs varam ar mūsu arī atsūknēt, ja, lokālo to sistēmu, bet ja mums nepasūta to, vai kas privātais arī var aizbraukt, atsūknēt un atvest pie mums elektrīšas iekārtām, bet tas nenotiek tā. Un, ja cilvēks domā, ka viņš, pat viņš dara to, kā dažādi saka, ka mēs atsūknējam pēc tam aizvedam uz kādu tīrumu. Tā nedrīkst darīt, jo kāda starpība, ja viņš aizvedu 400 metru tālāk no pilsētas un ielēja to pat neattīrīto ūdeņu grāvī, pēc tam tāpat viņa tek upē. Es pilnīgi saprotu tādā veidā, tātad jūs esat konstatējuši, ka 50% nav... Nē, tur par procentiem labāk tur tā nerunā. Nu labi, gandrīz, aptuveni, apmēram jā. Tā. Es pilnīgi piekrītu, apmēram. Kartē, cik no šiem te procentiem, no šiem, ņemsim tos, ka tā puse ir 100%, cik no tiem ir noslēguši ar jums līgumu par atsūknēšanu kanalizācijas? Jo es kā saprotu, ir 2 tikai protokoli sastādīti. Par sastādīšanu noteikumiem visas firmas noslēguši, gandrīz visas firmas, bet privātie ļoti maz. Es nevaru jums tā konkrēti pateikt. Man interesē viens jautājums. Es apstaigāju, teiksim, Graumali un konstatēju, ka cilvēkam, kam uzliks administratīvais sods, viņam, kur tika uzlikts, viņam tecēja, tās kanalizācija tecēja grāvī, bet turpat arī ir priekšsēdētājas vīramāja, kā es saprotu, jā, un arī ir vietnieka īpašumi, un tur tāda pati situācija. Vai viņi ir noslēguši līgumus? Tādu datu man nav, es jums jau teicu. Kā tas izskatās, ka vienu mēs sodam, un tajā pat laikā... Kāda jāsaka? Būs viņi arī sodīt, es domāju. Lai brauc, tad es ar to nodarbojos. Mēs tikai pieslēdzam to centrālo kanalizāciju un tā tālāk, bet mēs nesodam, saprotiet? Jums liekas, ka tas ir tā, ētiska rīcība, ņemot vērā, ka izvērtēja... Es negribu komentēt. Negribat komentēt, jo... Es saprotu, darba devēju nekomentēju. Es pilnīgi piekrītu. Bet es tikai vienīgi, tāda vienlīdzības principu ievērošana, jo es visus apsteigāju, jā, tos īpašumus. Nav starpības, kā mēs sodam bezdarbnieci kādu, cits cilvēks bagātāks un arī to pat daru, mēs nevaram to, vai deputāts. Pareizi. Jā, es eju pēc fakta, tika sodīts deputāts, ņemot vērā nevis koalīcijas. Nē, deputāts, bet deputāta sievas īpašums un tur dzīvo viņš, jā. Runājot, jā. Tur tā nebija tā, kaut kāds pasūtījums, es nesevišķi tā... Es negribu teikt, ka pasūtījums. Es vienkārši saku, ka uz Alejas ielas, no tās Alejas ielas, cik es saprotu, labā puse pieslēgties var. Es kā saimnieciska sieviete izstaigāju to Alejas ielu. Un es redzēju, ka šī labā puse, kas ir augstāk, viņa var pieslēgties. Bet man ir jautājums, ja mēs tūlīt iziesim cauri jūsu rakstam, jo jūs teicāt, ka jūs atbildējat vietējiem laikrakstam, ja? Iziesim cauri tam rakstam, un es gribu noprecizēt, ja, uz jūsu tiem, teiksim, kā tas ir iespējams. Bet otrā puse, kreisā puse, viņa teorētiski diez vai var pieslēgties, jo tur ir vajadzīgi papildus finansējums, papildus, teiksim, mehānismi, sūknis. Jo visa kanalizācija, ja pieslēgsies, piemēram, ņemsim to pašu māju, kur uzlikts administratīvais sods. Ja viņi pieslēgtos, viņam kanalizācija ietu... Iela bija jaunā laikam tur. Jā, varbūt jaunā iela. Bet es arī apgāju īpašumus un arī Alejas ielā identiska situācija. Tur nevar, tur reāli būs tā, ka viena puse var pieslēgties, otra puse nevar. Un var tehniski, bet viņām ir papildus maksājumi būs. Un jūs savā laikā, savā rakstā pašvaldībā minat, kā centralizētās kanalizācijas sistēmas izmantošana ir lētākā nekā maksa par asanizācijas pakalpojumiem. Tad es gribētu pajautāt, kā tad ir ar to pieslēgšanos, jo jūs rakstat, ka patvaļīga pievienošanās ūdens un kanalizācijas centralizētiem tīkliem arī ir administratīvi sodāma darbība. Es pilnīgi piekrītu. Jā. Cik vidēji maksā man pieslēgties, ja es dzīvotu tur kādā Alejas ielā, Liepājas vai Pasta ielā? Tur pieslēgumi arī, kā jūs teicāt, jā,
Jūs saskatat problēmu pirmām kārtām? Es saprotu, protams, ka ne. Protams, ja otrajā ceļa malā tad tie potenciāli pieslēdzēji dzīvo, un viņiem būs, protams, dārgāk, jo mums kaut kā jātiek pie tās centralizētās kanalizācijas, jo šeit tuvāk, mazāk izdevumi. Tur bišķiņ tālāk, no ko mums jādara pa saviem līdzekļiem, mums arī neko netaisīsim. Bet kā jūs esat? Tā bija pirmā, otrā kārta, vai kur viņi lika to centrālo kanalizāciju. Ja tur arī apskatoties pēc lūgām, lūkas ir asfalta vidū. Pat tajā laikā, kad bija tas, jā, Lūkas ir domāts, ka bija viss saraksts, visi ceļi, tajā pat laikā bija jādomā par to, bija iespēja izvest pie tās mājas vai kaut kur tuvāk to trubu. Jo saprotiet, ir 21. gadsimts, un kā jūs pēc datiem nav pieslēgušies 50, aptuveni, jā, kā ir aptuveni. Vairāka daļa staigājas šļūņa uz mazu būdiņu, es bija ļoti pārsteigts, jo iepriekš, kuras, Svariņos, jā, mums gandrīz 100% viss pieslēgt pie kanalizācijas un ūdens vada, un, ja nav centralizētas kanalizācijas, ir lokālas sistēmas, bet es, kad atbraucu uz Dagdu, pabraukāju pa ielām, un kā jūs teicāt, paši staigāju. Saprotiet, jūs arī minat šīs te izmaksas, ka pieslēgties kanalizācijai ir izdevīgāk, jo pakalpojums maksā €48 par kubu, jā, ja uzstādīti skaitītāji, bet ja nav, tad jāmaksā 8,80 €, bet asenizācijas pakalpojumi... 8,8 par kubikmetru. Jā, par kubu. Tāpat jāatsūknēt, iedomājieties, atsūknēt 3, aptuveni, vidēji viens cilvēks saražo 3 kubus mēnesi, jā, ne 3 ūdeni. Pareiznieki, tad sanāks, ka par vienu cilvēku mums jāsamaksā, cik sanāk, 27 €, bet vairāk, ja 2-3. Bet atgriežoties pie tās situācijas, cilvēkam, kad tika uzlikti administratīvais sots, jūs tikko teicāt, ka tik daudz atkritumu radīja. Blakus cilvēki arī rada atkritumus, jā? Bet jūs taču bijāt tas, kas, jūs esat šīs te, es saprotu, komisijas priekšsēdētājs, ne? Jā. Kāda bija rīcība, piemēram, es nerunāju par to, labi, šeit sagadījās, ka tā ir Viškuras kundzes, jā, kaut radu īpašums un tā tālāk, bet citās jau ielās arī tas pats, tajā pat gadījumā ar to bezdarbnieci, kurai tikai kaimiņu un identiska situācija. Jā. Kas tiek darīts? Jūs taču labi apzināties, ka tur tas pats notiek. Protams, doma ir... Administratīvais sots tika uzlikts, es saprotu, arī tika nomaksāts vai nav nomaksāts. Jūsu rīcība, kas tika darīts tālāk? Ir pagājušas, es saprotu, 3 nedēļas laika no jūsu puses, kā komunālās saimniecības puses, lai novērstu... Jākontrolē tas pat vidus inženieriem, jā, kas sastādīja administratīvo protokolu, mēs tikai izskatām to, kas atnāk mums materiāls, mēs izskatām, uzlikam naudas sodu, brīdinam, vispār skatāmies. Ir pagājušas 3 nedēļas. Jūsu rīcība, plāns. Priekš tā cilvēka? Ne priekš cilvēka, priekš problēmas risināšanas. Es saprotu, ka sodu uzlikt mēs visiem varam. Mēs varam tūlīt. Mēs zinām 50% apzināt. Tas nav pienākums administratīvai komisijai staigāt un skatīties, kā tālāk pieslēdzās cilvēks, nepieslēdzās. Es jums video atnesīšu 25 variantos. Jūs visiem īpašniekiem liksiet sodu? Man ir video 25 īpašumiem. Jā, būs sastādīti administratīvi protokoli, protams. Kāpēc ne? Un tad es vēl nesīšu 25, un mēs atkal sodīsim. Problēmu nerisināsim. Man ir tiesības atrasties cita īpašumā arī un veikt filmēšanu, ja tas aizskar vidi un kopējās sabiedrības intereses. Labi, kāds jūs piedāvājums? Risināt kaut kā problēmu kompleksi. Man kā administratīvās komisijas vadītājiem ņemt lāpstu vai kaut ko rakt tur cilvēkam, pieslēgt viņam trubu. Jarbas kungs, jūs mazliet, es saprotu, ka pārstīties. Bet jūs esat vadītājs komunālās saimniecības. Jums ir visi ieroči. Jums 3 nedēļu laikā bija kaut viena sapulce, ko darīt, lai tas lai tas nebūtu. Piemēram, kaut kādu izveidot, kaut vienu variantu, izveidot, sasēsties gudrām 5 galvām, jūs taču Dagdas novadā tik daudz gudru galvu, un izdomāt, kā tad varētu pieslēgties pie šīm sistēmām, jo es kā saprotu, jo vairāk izmantos oficiāli un pieslēgsies šeit centralizētai kanalizācijai, būs arī izdevīgāk citiem. Cilvēku piespiest, lai viņš varētu pieslēgties.
sastādīs protokols, lai, protams, cilvēks negribēs turpmāk, lai uz viņu arī sastāda, varbūt pēc kāda mēneša 2, ja viņš turpmāk tā neko nemainīs. Cik ir maksimālais sods, ko var uzlikt 70? Cik gadā var uzlikt reižu 70 eiro sodu uz vienu un to pašu pāridarījumu? Kāpēc 70? Ja būs atkārtot gada laikā, būs lielāks sods. Nu, es te saku, cik maksimālais, ko jūs drīkstat uzlikt? Jāskatās pēc kodeksa. Gadā? Gada laikā? Gada laikā. Nu, es zinu, ka tur nevar tā, ka katru dienu tu ej, konstatē un lietas. Kādu laiku jāiedod cilvēkam, jā. Nu, jums ir kaut gan 70. Cik maksā, esat pareikinājuši, cik maksā kaut vienai mājai pieslēgties pie kanalizācijas vidēji? Pie šīs sistēmas, kas ir izveidota? Nu, vidēji. Tas atkarīgs no tā, cik būs aizņemts traktors, cilvēki, cik laikā mēs patērēsim, kādi materiāli. Pētījuši, mums ir dati, precīzi dati. Es domāju, ka mēs nevienu cilvēku neesam pieslēguši. Bet uzreiz es tā nevaru pateikt, jo pats par 3 mēnešiem mēs nevienu neesam pieslēguši. Jā, tāpēc, jo saprotiet, tagad mums, laikam, tikai tagad sāksies tie darbi. Mums iesniegums ir no cilvēka Liepājas 68, mēs viņu pieslēgsim, bet arī tā mums nav skaidrs, kas to darīs. Viņš arī pats var izrakt, nopirkt visus materiālus, bet mūsēji komunālā saimniecība var tikai tos pieslēgs, uzlikt plombu, un tas cilvēks arī var to darīt. Es esmu sieviete, kas prot tikai ar datoru strādāt, ja? Kā jūs man piedāvājat risināt problēmu? Kur man griezties? Es gribu pieslēgties jūsu kanalizācijas sistēmai. Mēs aizbrauksim, sastādīsim tādu projektiņu, tāmīti, saskaņosim ar jums, ja jūs piekritīs, ja tai summai, lai mēs to darām. Kas summu nosaka? Mēs. Tas, kas dara. Kas? Un piemēram, tā pati Alejas iela Pastīla, saprotiet, sanāk tā, ka, piemēram, Eiropas Savienība ir ieguldījusi līdzekļus kanalizācijas un ūdensvada izveidei ar tādu domu, ka tiek saglabāta vide, un tajā pat laikā cilvēka, arī īpašums viņš kļūst tomēr vērtīgāks, ja viņiem ir kanalizācija un tāda. Jums kā komunālai saimniecībai, kura ir 100% kapitālu turētāja, nevis 20, 30, 100% kapitālu daļu turētāja, es tā saprotu, gan līdz šim, es negribu norādīt tieši uz jums, gan līdz šim, gan arī, visi cerēja, būs jauns vadītājs, kaut kas mainīsies, tāpēc es esmu šeit, gribu pateikt, kas tad mainījies. Un saprotu, ka mainījies gandrīz, plus mīnus nekas, jo pa 3 mēnešiem ir tikai uzlikts administratīvais sots viens, un netika... Komunālā saimniecības vadītais uzlikt. Nē, es zinu, es saprotu. Administratīvas komisijas priekšsēdētājs. Jā, priekšsēdētājs. Jā, es pilnīgi piekrītu, bet saprotiet, kāds ir rakstījis un kāds ir sūdzējies. Es jums vēlreiz saku, man ir 25 video. Es saprotu. Un liksiet 25 cilvēkiem sodu. Jā, saprotiet, pēc tā projekta, tikai skatījos, man ekonomisti pateica, apmēram 80% pieslēdzās. Kad beidzās projekts, man tā viens kāda dinamika bija. 80% pieslēdzās pie centralizētas kanalizācijas, bet pārējie, saprotiet, vairāk... 20% tikai nepieslēdzās, jā? Ja precīzi teiks 78, apmēram 80, varam rakstīt, tur pie 1-2%. Nē, tas ir jā. Tajos pārējos procentos sanāk tā, ka, varbūt cilvēki, kur strādā ārzemēs, vecais cilvēks, kurš, visu dzīvi atdzīvoja, viņam, dadzīvoši tāpat. Visi, protams, zina, kā to darīt. Ejiet pie mums, rakstiet iesniegumu, es jums taču teiktu. Kādā veidā 78 nevaru piespiest cilvēku pie sienas un teikt viņam, davai pieslēdzies. Es pilnīgi piekrītu. Jūs esat papētījis, kādā veidā šie 78% pieslēdzās. Šādā pat, kas rakstīja iesniegumu, jūs sastādījāt tāmi, katram tāmi bija individuāli, atsevišķi. Ne jūs, bet komunālās, es runāju tagad komunālās saimniecības vārdā, tas, ka jūs uz šo brīdi esat vadītājs, es tādā ziņā, Tātad gāja iesniegumu rakstīja, pieslēdzās un dažādām tāmēm, vidēji jūs arī, vēlāk varbūt noskaidros, cik vidēji maksā, un tikai 22% nepieslēdzas.
Vai ir papētīts, kādu iemeslu pēc? No tām ielām, jā. Kur nebija projektu, 100% nav pieslēgušas ezera iela, daļa Asūnas iela. Nē, mēs runājam par Eiropas projektiem, jo Eiropai vienmēr ir jāatskaitās, jo pēc projektiem, cik es zinu, Eiropai jāatskaitā, kāda dinamika notika. Protams, mēs tagad atskaitamies, par pirmo kārtot atskaitījamies. Kā jūs atskaitīsieties par tiem 22%, kuri nav pieslēgušies, jo tā ir 5. daļa, kas Eiropai ļoti nepatiks? Otrā kārta bija, varbūt mēs paspēsim. Paspēsiet izpētīt, kad divi administratīvo sodi tika uzlikt izstāstīsiet. Kāpēc? Jo viens no rišķīgiem tikai tāds, ka mēs uzlikam sodu. Kāpēc? Ir izpētīts, kāpēc? Kāpēc, pieslēgsies kaimiņam otram pat, cik labi man ūdens ir tagad, kanalizācija padomās, cik te izmaksāja 500 eiro. Davai, es arī pieslēgšos. Būtu labi, конечно, ja saistošos noteikumus, ka būtu iespēja uzrakstīt, vai deputāti nolēm, lai viņi kaut kā palīdz cilvēkam izvērtēja, viņš tur trūcīgā ģimene vai daudz bērnu ģimene, varbūt kaut kāda būtu iespēja palīdzēt, tur iedot kādu naudiņu ūdensvadam vai kanalizācijas pieslēgšana, mēs nevaram subsidēt nevienu. Es saprotu, ka jūs nevarat subsidēt, bet jūs zināt, kā, piemēram, komunālās saimniecības vadītājs, jums ir arī tiesības uzrakstīt kā darbiniekam lēmumu projektu. Mēs par to runājam. Es zinu, ka ļoti laba pieredze Daugavpilī ir, es pētīju tur... Pētījāt tomēr, jā, man nākamais jautājums, vai papētīs citas pašvaldības, jo visās pašvaldībās identiskas situācijas. Ļoti interesanti zināt, kā viņi strādā ar peļņu, ar plusu, bet mums sanāk, ka pagaidām, ka mēs ilgus gadus strādājam ar mīnusu. Un ar ļoti lielu mīnusu, kā saprotu. Ir tā. Cik liels mīnus ir? Ir. Ir. Labi. Kā norit Kohēzijas fonda projektu uzraudzība? Vai ir kādi sarežģījumi problēmas? Laikam lielākā problēma, ka pat tajā projektā piedalījies viens vadītājs, pēc tam pamainījies, otrs, trešais, laikam jau pat projekta sākuma 4. Kāpēc viņi mainās tik bieži? Kāds iemesls viņiem? Jāuzdod kapitāla daļas turētājiem, laikam. Šis jautājums jāuzdod pie šodien. Kāpēc vadītāji? Varbūt pēc gada manī arī nebūs. Kaut ko tā izdarīšu vai kaut ko vēl. Dažādi iemesli, tas nevaru komentēt. Es nezinu. Vadība ziņā. Tad, kad jūs stājāties darbā, es saprotu, bija izveidots konkurss, un konkursam bija 1 vai 2 tur kārtas, jā, un man interesē jautājums, kādas prasības tika izvirzītas jums, kā nākamajiem vadītājiem, komunālās saimniecības tieši no kapitāla daļu turētāju pārstāvjiem, kas arī organizēja konkursu. Es no galvas neatceros atbilstošu izglītību, laikam pieredzē vadošā darbā. Šādas prasības. Jā, tieši... tas vēl. Labi, tad parunāsim. Negribu melot. Tad parunāsim, kādi tad ir strateģiskie mērķi 5 gadu šķērsgriezumā uz priekšu? 5 gadi. 5 gadu beigt ar plusu. 5. gadu beigt ar plusu. Tas ir, uz papīra ļoti viegli uzrakstāms, tas ir vienā pat teikumā uzrakstāms. Bet nē, es gribu tagad precīzāk, konkrētāk. Kādas darbības? Strateģiskas mērķis mums. Kādi darbības tiks veiktas, lai būtu peļņa? 5 gadiem, jā. Es tā domāju, ka būtu labi, ja to parādu nebūtu pēc 5 gadiem. Tas ir tikai jums novēlu, lai arī tā būtu. Jo, ja jūs kā komunālās vadītājs pierādīsiet, ka pēc 5 gadiem ir iespējami komunālai saimniecībai, kura 100% turētāja pašvaldība gūt peļņu, kā citos ir veiksmes stāsti Latvijā, nav tā, ka nav. Un ar tām kanalizācijas pieslēgšanām. Vairākai daļai plus, jā. Jā, bet es gribu zināt tos darbības, kas tiks vērsts arī uz iedzīvotājiem, jo iedzīvotāji ļoti labi saprot, kā tiks kaut kāda veida pastiprināti darbības veiktas vai kontroles vai... Mēs neesam kontrolējuši šis iestādi. Jā, mēs tikai... Nē, vienkāršais variants būt ienākumu, tas ir palielināt tarifu. Jā, 3 reizes palielinot tarifu, mēs varam vienkārši... Pagaidām neiet runa. Ļoti lieli tarifi salīdzinoši ar pārējiem novadiem. Mums, laikam... Un tāpēc ir runa, ka ļoti lieli tarifi... Laikam nevajag palielināt cilvēkiem tāpat grūti dzīvot. Bet kā tad mīnusu? Mēs par to teicam, jaunie pieslēgumi, jā.
ja nu, kaut kā mēs varēsim to izdarīt. Pēc tam nu, parādu piedziņa. Kā viņa notiek tagad? Brīdinam. Viņa notiek regulāri vai vienreiz 5 gadē? Nē, regulāri, jā. Vienojums ar cilvēkiem, nu, saprotamas grūtības, viņi nevar uzreiz samaksāt, varbūt uz 3-4 mēnešiem viņi lūdz pagarināt to izmaksu par apkuri, tas sevišķi ar apkuri, kas saistīts liela nauda. Bet ir tādi, kuri nemaksā, un turpmāk mēs tādus uz tiesu vidīs, to materiālus. Ir tikai, kas nepieslēgušies kanalizācijai, tie 22%, kas ir plus mīnus, nu, te var būt peļņa. Nu, var būt ar plusu, kā saka, mēs varam iegūt kaut ko no viņiem. Tāpat arī jūs, kā sakat, ļaunprātīgo maksātāju, nemaksātāju nav. Tātad no turien ir, jā, daļa ir, jā. Daļu. Nu, mēs arī varam tur krustuņu ielikt, ka mēs no tiem varam kaut kādu vēl, kur plānot iegūt peļņa, tāpēc, ka reāli ir mīnus diezgan paliels, un tikai ar šo regulu mēs varam nosakt 30%. Jūs jau visu izrēķināt. Jā. Nu, labi. Kur mēs būsim 70%? Mēs pamainījām bišķiņ. Pat lielākais mīnus, kas saistīts ar ūdensvadu kanalizāciju, tur nav mīnusu apkuri, jā. Pat lielākais mīnus tas ir māja apsaimniekošana. Tas par to es runāju. Nu, maz kas darīts, nu, varbūt darīts daudz kas, nu, bet tā naudiņa, jā, tā naudiņa sakrājās, un tagad mēs bišķi pamainījām stratēģiju. Kā tiek tērēt? Izstāstiet, varbūt kā tiek tērēt? Daļa nauda, nu, es tagad gribu pastāstīt. Mēs optimizējam štatus, tas arī bija saskaņots ar kapildaras turētāju pārstāvi, sapulce, paskaidījām ekonomiski pareikinājām, optimizējam tagad štatus un bišķi mainās darbs. Mēs tagad pasūtīsim firmām, veiksim tirgus izpēti, jā, firmām pasūtīsim, nu, apmēram, piemēram, ielikt logus uzreiz ar darbu. Jo sanāk tā, ka mums, nu, gadās tā, ka nav naudas nopirkt to logu vai durvis vai maisa cementa, jā, nav par ko nopirkt, bet mums cilvēki, nu, cēšumi. Tas nozīmē, ka nu, teiksim, arī tās pašas nodokļu maksātāji, jo jūs atlaižat darbinieku, viņš nemaksā un neienes arī nodokļu, un tajā pat laikā kļūst apgrūtinājums pašvaldībai, vai izbrauc no pašvaldības, jo viņam kaut kā jānodrošina savu iztika. Nu jā, bet ko mums darīt? Nē, es tā tikai nav veids pētījums, cik tad ir vairāk plusā, jo pārsvarā pirms, nu, ir veikts, jā, un tas ekonomiskā pamatojumā tomēr tas ir... Jūs izrēķinās, mēs tāpat no galas ai. Nē, es tā tikai, jā. Tie cilvēki mums nepatīk, nē, tā nebija. Mēs izrēķinājām, visu paskatījāmies, nu, bet es jums atkārtoju, ka es skatījos, kāda pieredze ir citos novados, pilsēt, kā viņi apsaimnieko mājas. Un parasti sanāk tā, ka viņi veic tirgus izpēti, atdot visu to firmām, firmas to dara, bet mājas apsaimnieku tikai administrē. Nu, protams, pie mums paliek cilvēki, kuri veiks tādus darbus, kas kurtiņus remontus, mēs nevaram atdot nekādai firmai. Citās pašvaldībās es esmu pamanījusi, ka pašvaldība motivē veidot firmas, un 2 gadi iepriekš pirms pakalpojuma tāda, kā jūs teicāt, lēmuma pieņemt, kas firma veiks, viņi mudina tos pašus darbiniekus dibināt šāda veida firmas un sniegt pakalpojumu pašvaldībai. Vai bija kaut kādas tādas ieceres, jo es saprotu, nu, piemēram, 10 cilvēkus atlaižot, mēs, protams, varam ieekonomēt, un firmai varbūt jāmaksā mazāk, bet tie 10 cilvēki kaut kādā jādara tā, lai viņi paliek novadā. Un dažas pašvaldības pirms lēmuma pieņemšanas, ka pēc 2 gadiem mēs, piemēram, logus mazgāsim nevis komunālā saimniecība, bet maksāsim firmas pakalpojumus, viņa šos darbiniekus iesaista. Vai jums ar firmām noslēdzot nav vienošanās vai mēģinājumi iefiltrēt tos 10 cilvēkus, apmācīt, lai viņi veiktu tieši Dagdas pašvaldībā, ja firma grib pakalpojumu sniegt, kaut vienu vai 10% no darbinieku? Mums firmas ir tirgus izpēti, mēs veicām ne tikai pa citiem novadiem, pa pilsētām, mēs arī piedāvājam mūsu uzņēmējiem. Bija tādi, jā. Protams, kāpēc nevienēs tāpat firma, kura tagad strādā Dagdā un reģistrēta Dagdas novadā.
Bija tomēr tādi. Nu, protams, protams, vairāka daļa. Jā, citas pašvaldības ir tā, ka ir cilvēki var iet uz to firmu un strādā. Ir bijuši gadījumi pašvaldībās, ka pašvaldība strādā ar mīnusu, nu, dod Dievs nodzīvot 5 gadi. Ne pašvaldība, komunālā saimniecība. Nu, viņa te reāli turētāja kapitāla, tā ir pašvaldība, jā, teiksim, nu, es tāpēc. Komunālā saimniecība sāk strādāt ar plusu, un tad, kad sāk strādāt ar plusu, atkal tiek pieņemti darbos cilvēki. Kā jūs redzat, ja, piemēram, uz šo brīdi jūs strādātu ar plusu, kādi darbinieki būtu nepieciešami, jo 5 gadi ātri paies, cilvēkiem ir jāorientējas, kādi jums darbinieki būs nepieciešami pēc 5 gadiem? Es par to nedomāju, ar plusu. Sapnis. Jā. Labi, ja mēs nedomājam... Varbūt, nu... Jūs uzskatāt, ka tas nav reāli? Kāpēc ne? Reāli. Nu, bet ja tas ir reāli... Paiet, saprotiet, tagad, mēs, protams, mēs, kad atlaižam cilvēkus no darba, jā, mums bija jānorēķinās ar viņiem, jāizmaksā visa naudiņa, tos, kas viņam pienākās, un gandrīz, 4-3 mēnešus mēs tā sanāk, ka pa nulēm, jā, nu it kā cilvēku nav, kas strādā, un naudas ziņā mēs neko nevinnējām. Tas, pat tas domās uz iepriekš, to tālāko periodu, gandrīz, es domāju par to 5 gadi. Tiešām par 5 gadi. Jūs kā komunālās saimniecības vadītājs redzat 5 gadi ar plusu, dod Dievs, kādu 5 gadi, pēc 5 gadiem redz kapitāla daru turētājs? Vēlreiz. Jūs kā komunālās saimniecības vadītājs 5 gadus cera tādu kā plānu, beigt 5 gadi vismaz pa nulēm un labākā gadījumā ar plusa zīmi. Kā 5 gadus redz kapitāla daļu turētāji? Viņiem jājautā to. Kāpēc man? Nezinu. Kā viņi redz? Kādu atbildēju es gribēju dzirdēt? Kādu atbildēju es gribēju dzirdēt? Kā pašvaldība ir 100% turētājs un man ir jānodrošina viņu plānu izpilde. 5 gadu ar peļņu, tas ir viņu plāns un man ir jārealizē. Viņi plāno, mēs plānojam, mums plāns savs ir, mēs viņiem saskaņojam. Plāns uz vienu, jā, mums līdz 20. gadam ir plāns jāsastāv. Un tāpēc es gribēju redzēt, jūs varat nolasīt kaut dažus punktus, kas tajā plānā, vai iepazīstināt mani, kas tajā plānā ir paredzēts? Es neatceros, man šeit nav tā plāna. Jā, būtu jau. Tātad šos plānu izstrādājat jūs, vai jūs jau atnācāt ar šo plānu izstrādu? Bija. Jūs izstrādājāt. Kas ir būtiskākais pamainījies pirms šī plāna izveides un pēc plāna izveides? Ja jūs strādājāt iepriekš. Pa jaunam dzīvot pēc plāna. Viņa nebija iepriekš? Protams, nebija. Nebija, jā? Jā. Tarifu samazināšana. Mums ir grūtības arī tādas, ka, es salīdzinot ar pārējiem novadiem, jā, mums tā sanāk, ka mēs viens uzņēmums atbildam par 3 nozarēm. Kanalizācija, ūdensvads, siltums, tas otrais, jā, un trešais māju apsaimniekošana. Un visu to bija jāiekļaut tajā vidējā stratēģijā. Tāpēc tā. Kvalitatīva darba spēka trūkums. Tie ir draudi, jā? Nav kvalitatīva darba spēka. Kādā nozarē kvalitatīvas darba spēks trūkst? Bet tie ir draudi, it kā draudi, kas varētu būt. Iespējami, jā. Pagaidām mums viss kārtībā. Bet varbūt kaut kādu citu pakalpojumu izdomāsim, mēs varam daudz ko izdomāt. Jā, tāpēc es gribētu pajautāt, bet jūs apstājaties līdz 20. gadam ar šiem pašiem, kas bija pakalpojumiem, kas bija līdz šim. Nekas jauns nav. Jā, saprotu. Jauns nav, jā. Varbūt domas kādas ir, bet pagaidām tikai domas. Varbūt kaut ko mēs izdomāsim. Būs pieprasījums, ka, protams, būs tāds piedāvājums kāds cits pakalpojums. Tātad, ja iepriekš strādāja bez plāna, tagad strādā ar plānu, tas nozīmē, ka tomēr šī te vadības maiņa bija lietderīga, vismaz plāns tapa. Dod Dievs viņu arī realizēt, bet runāt. Doma izstrāda nolikumu, un mēs, Parunājot mazliet par siltumu, jā.
Iedzīvotāji decembra mēnesī saņēma dažāda veida rēķinus, kad bija rēķini lielāki nekā iepriekšējos mēnešos, un tādēļ izcēlās ažiotāža un bija ļoti daudz zvanu. Ar ko tas bija saistīts? Jo tas tieši bija ļoti lielas atšķirības tieši siltumapgādē, siltuma apmaksas pakalpojumā. Kas tur bija par lietu, un ne visām mājām bija? Trešā daļa laikam pieliekas klāt, jā. Ar ko tas bija saistīts? Bija, jo daudz sarosījās. Zemākā temperatūra bišķiņ bija nekā decembra mēnesī. Tas ir ar temperatūras svārstībām? Jā. Bet cilvēki pamērīja, ka vidēji mainījies tikai par 1,5 grādu, bet procentuāli... Es nepētīju, bet es točno zinu, ka tas bija saistīts tikai ar to. Mēs taču Jo decembrī bija cilvēki, kas riezās arī institūcijas, es tā saprotu. Tā skaitītājiem, jā, no summas tas skaitās uz katru dzīvokli pa kvadrātmetriem no megavatiem, jā. Stāv skaitītājs, viss bija kārtībā. Es saprotu, par kādu dzīvokli jūs runājat, bija iesniegums domē, jā. Nē, es nezinu, man vismaz 3 zvanīja, un man ir kādi vismaz 15 to te rēķinu. Jā, pa visu Latviju tāpat bija. Jā, ne tikai pie mums. Jā, pat kaut ko konkrētu gadījumu. Nē, es tieši saprotu. Tas nozīmē, ka tas ir saistīts ar temperatūras svārstībām, jā. Bet vienīgais man tāds jautājums, piemēram, jums nešķita jocīgi, ka ir pusotras tikai grāds svārstījās no jūsu vārdiem. Jā, es nezinu, es varu pajautāt, varbūt mums katru mēnesi atnāk no hidrometeostācijas tie dati, un mēs redzam vidū to temperatūru. Vai apgalvojums, vai vismaz tāda šķietamība, sabiedrības šķietamība tāda, ka tas bija pārreikins, lai pārreikins, jo nebija iepriekš kaut kas pareizi aprēķināts, lai izlīdzinātu, un tas nav saistīts. Nav mainījusies. Skaidrs. Nākamais parunāsim arī jau par apkuri sākām, parunāsim par Mičurinas iela 12 un par jauno katlu. 31. kā izlasīju pēc līguma prasībām, 31. maijs ir jābūt tam laikam, kad ir pabeigti visi šie te būvdarbi un reāli jau tagad vajadzēja notikt tikai... Jūs vairāk zināt nekā es. Es to nezinu, kad jāpabeidz tos darbus. Pagaidiet, jūs komunālās saimniecības vadītājs? Es piedalos arī, bet datumus es nezināju. Jo visu to dara Dagdas novada doma, es konkursu izrīju. Jūs esat informēts par to, ka 31. maijs jau te pēc dažām nedēļām, bet tur ir tikai viens katls un nekas netiek darīts. 31. maijs, pēc dažām nedēļām, jā. Un nekas nav darīts. Un sabiedrība ļoti uztraukusies par to, vai apkures sezona sāksies laicīgi un... Laicīgi, lai varat apmierināt. Laicīgi sāksies. Jā, protams. Bet ja jūs nezināt, ka 31. maisā, jūs apgalvojat, ka laicīgi sāksies. Jā, kalendārs. Nē. Es varu Nē, jūs nesaprotat laikam jautājumu nopietnību. 31. maijs ir tas laiks, kad vajadzēja būt katlu māju pieslēgtai. Un viņai jau būtu... Saprotu, kāda saistība komunāla saimniecība pie to pieslēgumu. Mēs tikai pārņēmām to, ko mums domā. Es saprotu, komunālā saimniecība arī jāinformē sabiedrība, ja viņiem rodas bažas par kaut kādu jautājumu. Jo mēs saprotam, ka tur šīs katlu māja apkurina ļoti strateģiskus objektus. To starp arī Dagdas novada domi, bērnu dārzu. Laikam, jāsāk no skolas. Skola. Jā, skola ir bērnu dārza. Doma tad 3. lai būtu. Lai ir doma kaut pēdējā. Vispār vajadzētu būt pēdējā, jā. Bet kultūras nams un ļoti daudzas arī privātmājas. Mani vairāk uztrauc privātmājas. Jo tur iedzīvotāji jautā. Bet es nesaprotu, ko man atbildēt. Es jums saku. Sabiedrībā atbildēt, ka bažas nav nekādas, apkures sezona sāksies laicīgi. Jā. Laicīgi. Viss man vairāk neko sabiedrība nevajag, jo sabiedrība domā, vai vasarā nevajag sildīt akmeņus, un tad vajadzēs likt septembrī, oktobrī kurināt sildīt māju. Labprāt pakomentētu, bet es tiešām nezinu, es piedalos visu tajā procesā, bet kad noslēgs līgumus, kad to jānodot, tā visu. Bet jūs saprotat, ja piemēram, nedod Dievs. Es tā saprotu, apkures sezona nesāksies. Tur tā. Kāpēc ievilkās, es nezinu. Es jau izpildirektoram biju. Jā, varbūt pastāstiet man,
Nē, lai jums izpildot, šodien atnāciet 3 un tiks sniegts ziņojums. Jā, kas tad notiks? Doma sniedz ziņojumu. Atbilst mums pacēlā, jo mums jāiegādājas arī tas... Jauns pakalpojums būs? Ne pakalpojums, it kā pakalpojums, bet mums pašiem ļoti nepieciešams tas pacēlājs, jo mums vairāki darbi saistīti ar augstu, ar jumtu remontu, ar skursteņu, ar dūmvadu remontu, Bet līdz šim jums tāds bija, manuprāt, viens pats? Nebija tā. Tas būs jauns pakalpojums, ja? Diez vai būs pakalpojums, mēs paši to izmantosim, jo mums ļoti, gandrīz katru dienu būs vajadzīgs, pašiem. Pat ielu apgaismojums arī mums arī jāpulko kaut kā lampiņas, tos jāpamaina. Vēl viens jautājums, tātad šīs daudzstāvu mājas, kā jūs jau sakat, ka jūs pētat, kā tad notiek citās pašvaldībās, tas ir ļoti apsveicami, jo informācijas iegūšana un apmaiņa, tas ir ļoti labi. Pieredzes, kā ir dažās pašvaldībās, mēs redzam skaistas nosiltinātas mājas, kas bremzē Dagdas novada pilsētā, pagastā, kļūt skaistai, modernai. Biju Valmierā. Ļoti smuka pilsēta. Pilsēta smuka. Kalns par Dagdu, protams. Laikam tas nav naudas ziņā. Nav cilvēkiem naudas, no ko. Gandrīz katram dzīvoklim. Bet kur paliek šī apsaimniekošanas naudiņa? Es zinu, ka katrs dzīvoklis maksā kaut kādu konkrētu naudiņu, un pie dažām mājām es redzu skaisti ir bērnu dārza laukumiņi uztaisīti. Dažās mājās ir ļoti skaisti nobruģēti mašīnu nostātnes vietas, jā. Priekš siltmājas utināšanas tās naudas, protams, es saprotu, jā. Nē, es gribu, vispirmais jautājums ir, kur tiek, kā tiek izlietota un kas regulē šo te naudiņu, kas ir pa virsu nāk kā mājas apsaimniekošanas, kas ar viņu notiek un kas tiek apsaimniekots. Un tad jau otrais jautājums, tad mēs varbūt plašāk parunāsim par to, par tiem projektiem, kādas, kas ir gūts no pieredzes apmaiņa. Pirmais jautājums tātad, kas notiek ar to naudiņu, ko iedzīvotāji par māju maksā par apsaimniekošanas līdzekļiem? Mājas pārvaldnieki raksta iesniegumu, viņi skatās, viņiem arī sapulces viņi rīko un nolēma paši, ko viņi grib par to naudiņu, vai to bērnu laukumu, vai brugi. Efektīvi strādā, viņi ir lieli palīgi jums un Dagdai tēla veidošanai. Katra māja individuāli, jā, jo ir stipri pārvaldnieki, ir parādi, jā, dažādas summas katrai mājai, ko mēs varam izdarīt, jā, un mīnus 125 eiro nemaksā cilvēki. Protams, grib kaut ko. Šo te daļu, kas atbilst par apsaimniekošanu, jā, ko varētu izmantot. Tātad ļoti daudz parādnieku. Man stāv uz galda, viss saraksts. Parādnieku nav tāpēc, ka viņi neredz, ka tā nauda tiek, teiksim, ļoti ilgi viņa tur tiek krāta, un tad ātri, teiksim, nekas nav izdarīts. Nē. Kontrolējot to, jā? Tā naudiņa, tie, kas nemaksā par māju apsaimniekošanu, viņi nemaksāja par ūdeni un par siltumu un par ko nemaksāja. Tāda ļaunprātīgi viņi nemaksāja. Nezinu, kāda iemesla dēļ, varbūt tur materiāla stāvoklis slikts un tā tālāk. Katru individuāli jāstrādā. Bet pārvaldnieki, strādā un cenšas. Strādā, jā. Protams, viņi raksta iesniegumus, ko viņi grib redzēt. Tagad mēs strādājam uz gaitiņus remontējam. Vairāka daļa mums tagad atvaļinājumā tie, kas remontēs dūmvadus, skursteņus, jumtus. Tagad notiek tas process ar pacēlāju iegādi. Ja būs viss kārtībā, viņi iznāks no atvaļinājumiem un ķersies pie darba. Nākamais jautājums tātad par šiem te projektiem, kas daudzās pašvaldībās notiek, māju apsiltināšanas. Cik jūs redzat reāli un kuras mājas, varbūt tā, teiksim, teorētiski būtu spējīgas? Jo es zinu, ka dažās mājās ir, piemēram, postpadomju tas atlikums, ka vienā pedagoģi vairāk dzīvo, otrā bijušie varbūt tomēr tā bija tā dzīvokļu daļa iedalīšana, ja? Vai jūs redzat reālu situāciju, ka kādu māju varētu tuvākā laikā arī apsiltināt, un cik jums ir daudz zināms par to, kādi tad 5 gados jūsu šajos te, ko jūs ieplānojāt, ir paredzēti Eiropas Savienības projekti vai valsts projekti? Es par to domāju, par mājas apsiltināšanu, bet domāju par to,
kā būtu iespējams piedalīties tajos projektos, Eiropas projektos, jo pašiem, protams, cilvēki neizvilks, bet pagaidām man liekas, ka Dagda nespēs piedalīties nevienā projektā, jo gandrīz katrā mājā ir parādnieki, tur ir savi notikumi, kas var piedalīties, kas var garantēt to jūs izkrītat, aizdevumu. Pirms jau izkrītat šī te projekta, jo daudz mēs patīkam, nevaram piedalīties par saviem līdzekļiem, protams, cilvēki nepajaukt. Kā siltināt, mēs varam ielikt logus gaitiņos, bet durvis, ap tā bišķiņu siltināt jumtus, bet skatos, kā Daugavpilī tas viss notiek, es priecīgs par viņu. Siltina jumtus, maina šīferu uz moderno, Cik man zināms, daudzi cilvēki varbūt ļaut šīs apsaimniekošanu, komunālo saimniecību, un nesenie tarifi, kas ir tieši atkritumu apsaimniekošanai radījuši ne tikai ažiotāžu, bet arī reālas sekas, kur man gandrīz katru dienu tiek uz notikumu vietām prasīts ierasties. Kā komunālā saimniecība, vai ir bijušas sūdzības un kā tiek risināts un ko jūs darat? Jo es zinu, ka ir zvanīts jums. Par atkritumiem? Jā, problēma ir. Sevišķi ar sadzīves atkritumiem, tas skaidrs. Miskas tas ir, viņi tur noslēguši dzīvi. Bet par pārējiem atkritumiem, problēmas ir. Mēs mēģinām palīdzēt cilvēkiem, viņi izraksta traktoru, kas var sadedzināt, mēs utilizējam, bet pārējo viņiem pašiem kaut kā jānodot metālus, jāvot uz šķirošanas punktiem. Bet mēs, ja problēma ir, tas nopietna problēma, un es nezinu, kā būs turmāk. Ilgus gadus mēs tā kopjam pilsētu, un bija projekti, tie saucamie simtlatnieki, visus stūrus sakopam, visu, ko varējam. Tagad cilvēki tā ir spiesti iebāzt atkal kādā stūrīti, to maisiņu, lai viņš stāv, lai viņš neredzēja. Jo lielākā problēma, ziniet, kas netika apjausta pat man kā žurnāliste, es pat nebiju iedomājusies, kāda var būt, tās ir šīs te, tā kā Dagda, visa Latvija, ir diezgan novecojusi tieši sabiedrības ziņā, jaunatne ir izbraukusi, un šajās te viensvietās ir palikušās Sirmas kundzītes, Sirmi kungi, un agrāk, tad, kad viņiem vajadzēja no mājas izvest savus atkritumus, viņš izveda vienreiz nedēļā, cik viņš pieražoja, piemēram, to tvertni, un tagad ekonomijas nolūkos, protams, viņi vienreiz mēnesī to dara, un viņi zvana kaimiņiem, lai šo te cisternu, to 14, tos 1, vai cik tur viņi tur kubu, lai izvestu, 0,14 to, izvestu, jo viņi fiziski nav spējīgi izvest. Tas ir viens, un otrs, līdz ar to viņiem šis sadārdzinājums ir tā, vai 2 reizes mēnesī tieši fiziskas spēka trūkuma dēļ ir jāmaksā, tas ir 4 eiro, un gadā tas sanāk diezgan daudz, 60 eiro pensionāram, kuram maza pensija, un otrs, vai jānoslogo kāds kaimiņš, vai radu gabals, vientuļajiem, un viņiem arī, par velti nesanāk, viņiem ir kaut vai šokolāde jāpērk. Un tad tādas, un šādi te zvani tieši no padzīvošiem cilvēkiem ir bijuši, un otrs, kā jau jūs teicāt, arī šie te sadzīves lielie atkritumi. Piemēram, ir izjaukts šķūnītis, metāla kaut kādi gabali, cilvēks reāli nezina, ko ar viņiem darīt. Pudeles, un zvanot uz domi, diemžēl, izpildirektoram, tiek teiktas atbildes bez maz vai kā. Es saprotu. Nevar tādus pakalpojumus sniegt. Es saprotu, tāpēc es prasu, kā komunālais dienests, vai ir griezušies un kas tiek darīts. Un jūsu rīcībā, ar ko jūs tad sazināties? Priekš kā man sazināties ar kādu? Piemēram, ja nav apmierināts ar pakalpojumu sniegšanu, es zinu, ka zvanījām sūdzies, ka nav apmierināts ar pakalpojumu sniegšanu, un jūsu tieši ar to, ka laikā netika izvests pēc līguma 12. izveda 14. kaut kādā. Mēs firmu neesam saistīti. Mums arī vienu reizi noslēgts līgums bija izvest katru nedēļu, kā saistošs notikums rakstīt. Bet viņi izveda, laikam, 3. nedēļu tikai. Kā jūs nereaģējāt?
mēs nebijām sakrājuši tik daudz, nebijām saražojuši tik daudz atkritumu. Bet kā jūs samaksājāt? Tad līdz pagaidām neesam maksājuši. Laikam par to vienu reizi maksāsim. Jā. Es ceru, ka jūs būsiet tik gudrs, ka vienu reizi maksāsiet. Mēs paskatīsimies uz to rēķinu un tikai vienu reizi samaksāsim. Tātad vēl viens jautājums. Kādi tad ir operatīvie mērķi gada griezumā? Viens satuksnis jums ir veiksmīgi nostrādāts, tātad vismaz ir tapis plāns, kā es saprotu, ir cerīga noskaņojums 5 gadus beigt ar plusu, ar kapitālu turētājiem, diemžēl, kā saprotu, sadarbība it kā ir. Jā, bet tajā pat laikā jūs nezināt viņa plānus, neskādēļ tas ir tā. Mēs saskaņojam ar viņiem šo plānu. Viņiem tāds pats plāns kā mums. Protams, Raite paraksts ir. Iedzīvotājiem atbildēt, kā sezona no tās katlu mājas, kur ir Mičurina ielā 12, sāksies laicīgi, nekādu sarežģījumu nebūs, siltums būs tāds pats kā iepriekš, varbūt labāks, it kā vajadzētu būt labākam. Tarifiem tātad jākrīt lejā? Jā, mums mēģināsim tagad kaut kā pavasari to malku iegādāties, lai būtu sausa malka, gandrīz. Vismaz, lai tikai puse būtu labi. Mums tā iepriekš... Kāpēc malka ir slapja tiek vesta? Jā, viens jautājums. Saprotiet... Ar ko tas ir saistīts? Mičurina tā, jā. Tur nav vietas, kur sakraut lielu krautni, tāpēc mēs spiestam no ritiņiem. Uzreiz no meža vest, kur ir nav. Tieši vietas dēļ? Jā. Bet mežā, piemēram, sagatavot laicīgi? Tagad mēs sarunājam ar uzņēmējiem, lai viņi sagatavo kaut kur saliek. Bet pagaidiet, bet tas taču iepirkums ir. Iepirkumā ir jānodrošina, piemēram, ja iepirkuma normas ir sausa malkas piegāde, tad ir jāsaka, lai tā būtu malka sausa. To jums taču neinteresē? Jā, es nezinu, kā bija iepriekš, jā. Kādi bija tur tie? Es, piemēram, neuztveru, ka tā ir lieta problēma. Ja telpas nav, tad ir jānoslēdz līgums noteiktos datumos, kad viņi atved jauno kravu, bet sausu. Redziet mēs. Es tur problēmas neredzu. Visas problēmas. Liels paldies par tādu komplimentu, bet es vienīgi runāju par to, ka... Jā, es arī domāju, ka tā nevar būt, ka turpmāk, lai puse būs no meža, bet puse ir jābūt sausai malkai. Jo jaunie apkuras katli ir domāti sausai malkai, jo tur ir ekonomija katlam. Jā, par to mēs jau sākam domāt. Jā. Jo savādāk tas katls nav jēgas, tu bija mainīt katlu, jo malka teiks grūst atkal slapjā. Mēs sākumā bišķi naudiņas, vismaz mazāk terējot malkas, no jauniem katliem. Labi, atvadoties, tad varbūt tāds retorisks jautājums. Kas tik, ņemot vērā to, ka mēs tūlīt 3 dosimies uz Domi, jā, bet kas... Arī filmēsiet visu? Jā, filmēšu Domē. Bet man ir jautājums vēl tāds, vai pēc mūsu sarunas jūsu darba plāna grafiks tiks kaut kādā veidā mainīts un pievērst varbūt tiem dažādiem jautājumiem, par ko mēs šodien runājām? Vai jums izstrādāts plāns un jūs neskatoties uz to, ka šodien kaut ko atzināt sev, ja kā es nopratu, netiks nekas mainīts? Mainīts, ka tieši pēc sarunas. Nezinu, kā jums atbildēt. Varbūt, ka es, protams, visu to pārdomāšu vēlreiz, par ko mēs šodien runājam, protams, par ko mainīsim varbūt. Es neesmu tāds, ka kaut ko es izdomāju un uzreiz visu to tieši tautu jādara. Mēs varam parunāt, izvēlēties to labāko variantu. Ja jūsu variants būs labāks, kāpēc mēs neizmantosim jūsu variantu? Vai pa 3 mēnešiem ir notikuši sarunas ar sabiedrību par komunālo pakalpojumiem? Kopsapulces ir notikušas lielākas, ko jūs organizējat, ne pašvaldība. Teiksim, 100% turētājs jau ir tā pašvaldība, bet tieši kā jūs, uzklausot tautu, kādas tad ir sāpes, jo domā? Kādas sāpes? Tā viena diena, kādas sāpes cilvēkiem ir, viņš mums vienmēr zvana pa telefonu un saka, mēs uzreiz reaģējam uz to. Priekš tā nevajag sasaukt lielu sapulci un tur tā. Saprotiet, ir lielā sapulcē, tur visi klieks un tur ir liels tirgus. Konkrēti jārunā par katru gadījumu.
ja ko mēs nepareizi darām. Pagaidiet, jūs baidāties, ka tauta kliedz, ja es kliedzu sabiedrībā, tā ir mana apziņa. Nē, priekšdarba tas nekas nebūs labs. Nu tā, visi izrunāsies. Tā. Jūs uzskatāt, ka tikties ar tautu labāk individuāli katram zvanīt, jā? Nu, jūs pārspēlējat. Es te neuzskatu, var tautu arī vajag, ja tikties, bet katru, kā jūs teicāt, katru mēģi, kvartālu, priekškam. Mēs tāpat zinām visas problēmas un mēģinām atrisināt. Mēs visu darām priekš cilvēkiem, lai būtu tikai labāk. Mēs neesam tādi, jo sliktāk, vai kādam vēl viens jautājums, ko sabiedrība ne tikai viens cilvēks, bet vairāk ir uzdevuši, un es pirms nācu pie jums, es pārliecinājos, ka, piemēram, zvanot jūs bieži vien neesat uz vietas. Kur jūs tajā laikā atrodaties? Man... No kuras tāda informācija? Es 5 reizes nācu uz jūsu kabinetu, un jūsu nebija. Jā, 5 reizes es nevies. Man telefons ir, man jāstrādā, Nē, man sabiedrība ziņoja, ka jūs neatrodaties darba vietā, bet jūs var veiksmīgi atrast pašvaldības domē. Un es toreiz arī domāju, jūs 6. reizē es reāli arī jūs tur atradu. Katru dienu es eju pie tas ir mīs tikai sagadīšanās. Nē, priekš darba tas viss kārtībā, viss pareizi. Tas atrašanās domē, tik bieži atrašanās domē? Ne tikai domē, ar uzņēmējiem tikos, uz kontrolējušiem iestādēm braukā. Ja jūs gribat tikties ar maniem, tad jāpiezvana. Katru rītu es šeit. Tātad iedzīvotājiem lūk no 9 rīta pusē jūs esat sastapus? Labāk piezvanīt. Varbūt kaut ko es jau ieplānojis, runāt ar jums, jā, bet tā atnāk. Bet viņš konstatē, ka jūs esat, bet tad ir ciet durvis. Dotu jums vai viņiem. Vispār sabiedrībai, žurnālists gaida. Un es esmu cik bijusies vienmēr, ja te atvērtos durvis. Es domāju jums, bet es atvērtu, ja durvis, jā, es izslēgtu kameru, izietu ārā un jums ļautu strādāt ar iedzīvotāju, jo iedzīvotājs ir Dagdas novada, kurš nāk problēmu risināt, bet es... Pilnīgi pareizi, visu priekš cilvēkiem. Jautājums. Labi, paldies liels par interviju. Tas nozīmē, ka pēc 5 gadiem cerams, ka būs ar pluszīmi. Nāciet biežāk pie mums. Ja tā ne pēc 5 gadiem tiksimies ar jums, laikam, Es domāju, ka drīz tiksimies. Es domāju, ka sezonas... Mēs neko nepaspēsim izdarīt. Bet jaunās sezonas atklāšanas apkuras sākumā visnotaļ tiksimies. Jo tas ir aktuāls jautājums jau tagad sabiedrībai. It kā es apsolīju, ka sezonā sāksies laicīgi, bet... Tāpēc gribēju pateikt, ja jūs līgumu nezināt, 100% no maniem tas nav atkarīgs. Es saprotu, bet es tikai tā, ka jūs tik... Katli gandrīz jau izvilkti no tās garkas, bet nebūs ielikti, Galvenais, lai sezona sākas un lai tiešām iedzīvotājiem būtu siltums, laicīgi, jo es, kā saprotu, šis te objekts, es nezinu, vai tur baznīcas kungs jāatved apkārt apsveitīt, es nezinu, bet tas ir kaut kāds... Bez baznīcas kungs tiešām nebadzēs. Ļoti, jā. Paldies sabiedrībai, tātad uzdos jautājumus, Laikraksta Ezerzemē būs raksts un Dagda Info būs arī informācija, varbūt kas vizuāli, jā. Uz redzēšanos.